Shake up the happiness. Wake up the happiness. Shake up the happiness. It's Christmas time. Sveiki, te Jūlija Puķe. Tātad šodienas video būs Ziemassvētku Q&A. Jej! Un šeit ir mans ziemassvētīgais telefons un 7A, iPhone 7A. Un jā, nu ko, tātad nekāda secība nav, nevienu jautājumu neesmu lasījusi. Lasījusi vispārībā. Paga, nu man te kāds Kristmasai. Es atvainojos par savu skaisto matu sakārtojumu, bet ja šodien nebūsiet jau, es tev nodošu karoti. Nu labi, nu mani fani grib nodot mani ar karoti, ja es neielieku video. Rekur, jūs neredzat varbūt, jā, bet šiten te rekur, paga. Piezumojam, jā, vat šiten te. Vat tur video ir. Ew. Vai tu nofilmēsi kādu Ziemassvētku vlogu? Iespējams, ļoti iespējams. Cik dāvanas tu vēlētos saņemt Ziemassvētkos? Es vēlētos saņemt visas dāvanas, kas vien ir iespējamas. Ja jūs gribat Christmas wishlisti, rakstiet komentāros. Vai tev patīk Ziemassvētki? What this question is? I don't get. Protams, ka man patīk. Vai jums ģimenē ir kāda Ziemassvētku tradīcija? Mēs svinam Ziemassvētkus, vēl tāda. Kas tev patīk Ziemassvētkos? Tas, kad dabū dāvanas. Kādas dāvanas vai dāvanu tu vēlies saņemt? Es vēlos saņemt, no es atkal saku wishlisti, prasiet man. Vai tev šogad ir Ziemassvētku sajūtas? Nē, nav. Vai tavi vecāki zina par tavu YouTube channel? Jā, viņi zina. Kāds ir tavs Ziemassvētku wishlist? Nu, es jums saku, rakstiet apakšā, ja gribat. Kāda parasti izskatās tava istaba Ziemassvētkos? Basically the same as always. Jo nav tā, ka man nepatīk Ziemassvētki, man vienkārši ir ļoti liels slinkums, bet tad, kad es pacenšos, nu tad es cenšos, saprotiet. DIY drīz būs, ir DIY room decor drīz būs, saprotiet. Cik abonementus līdz Ziemassvētku gribi iegūt? Nu, ņemot vairāk kā 2 miljoni nav iespējami, nu tad 1 miljonu vismaz varētu dabūt. Vai tu esi bijusi Ziemeļpolā? Jā. Tava labākā dāvana līdz šim ir, patiesībā es pati, jo, es taču piedzīvu Ziemassvētkos. Es nepiedzimu. Vai tu Kristmas esi salavecis? Nē. Es salavecis esmu tikai tad, ja man lūdz. Cik tev ir ieplānots Ziemassvētku video līdz 2016. gadam? Apmēram kaut kādi daži, ja? Daži apmēram, ja? Tev mīļākā Ziemassvētku filma laikam jau kā Faltenārs stārs, tā ir ļoti laba Ziemassvētku filma. Kā iebrauc salavecītim Indi? Kas tu galīgi stulbi? Tu gribi nonāvēt, lai es nonāvēju salaveci? Nē. Kāds ir tavs mīļākais Ziemassvētku ēdiens? Mans mīļākais Ziemassvētku ēdiens ir cūkas šņukuris. Vai tev var dāvināt dāvanas, jo tu esi laba? Kas šis ir par jautājumu? Noformulējiet jautājumus. Es teicu jums iepriekšējā Q&A. Jūs... Labi. Jā, var, protams. Vai Ziemassvētkos tu lietosi vaigu zīmolu? Nu, protams, tas ir mans essential. Vai tavs puisis svinēs ar tevi Ziemassvētkus? Viņš man vienmēr ir sirdī blakām, bet ja ne, tad viņš man tur stāv augšā skapī, tāpēc jā, mēs svinēsim kopā. Vai tu apsveiksi Dāvidu Ziemassvētkos? Nu, saprotiet, Dāvidu es visticamāk neapsveikšu, tāpēc, ka es nezinu viņa telefonu numuru. Cik subscriberi tev būs ziemīšos? Man ziemīšos būs pāri miljonam. Vai esi satikusi Santa Klausu? Es jā, es arī jā. Jā, Ziemeļpolā. Kā tava ģimene svin ziemīšus? Mana ģimene svin ziemīšus tā, ka mēs dāvinam viens otram dāvanas, un mēs ēdam šņukurīti, kas ir ļoti garšīgs, iesaku, viņš tāds crunchy. Tad vēl, ko mēs vēl darām, mēs rotājam eglīti ļoti daudz. Kāds ir tavs mīļākais Ziemassvētku ēdiens un apģērbs? Mans mīļākais apģērbs šortus ar crop topu un flip-flops. Ja.
Nu jā, un ēdiens, šņukarīts. Kāda būtu tava reakcija Ziemassvētkos pie tavām durvīm piezvanīt Vandēra? Oh my God! Jā. Ko tu gribētu uz Ziemassvētkiem un ko negribētu? Višlis. Es ļoti negribētu kaut kādu jaunu vergu, jo man pietiek vergi. Nu, tiešām, ģimene, vai tas ir vienīgais, ko jūs varat man dot? Tev patīk rotāt egli? Nē, jo es bieži saplēšu mantas, un tad mana mamma bļauj virsū, bet īstenībā es vienkārši negribu rotāt, un vienkārši šausmas. Pēdējais jautājums. Vai tev patīk Ziemassvētku eglītes un filmas, vai tu labāk Ziemassvētku eglīti nodzirināt un televizoru ar visām filmām sašķaidītu? Nē, nu šis ir pozitīvs cilvēks, tā teikt. Nē, es laikam nedarītu tā, nodezināt egli tikai pēc ziemīšiem. Un tātad es saprotu, ka šis bija ļoti garlaicīgi, bet man ir pilnīgi vienalga. Un jā, tātad viss, punkts, āmen. Jā, tātad paldies, ka noskatījies šo video, neaizmirst nospiest like, kā arī subscribe, komentē apakšā Ziemassvētku sēriju idejas, jo man nav ideju. Tā!